Labdien! Es esmu Ivars Tolmanis, gremošanas slimību centra gastroenterologs. Gastro ir lielākais gremošanas slimību centrs Latvijā, un katru gadu mēs veicam vairākus tūkstošus kolonoskopiju. Gastro ārsti ir augstu kvalificēti speciālisti, kas ieguvuši lielu pieredzi dažādu gremošanas sistēmas saslimšanu diagnostikā un ārstēšanā. Kolonoskopija kā metode jau zinām vairāk kā 50 gadu, bet pēdējo 10 gadu laikā tā sasniegusi tādu attīstības pakāpi, ka ar šīs metodes palīdzību var veikt vissarežģītākās manipulācijas un vienlaicīgi tā pacientiem ir labi panesama. Šajā video jūs detalizēti uzzināsiet par kolonoskopiju kā procedūru, kā viņai sagatavoties un kas jādara pēcprocedūras periodā. Kolonoskopijas laikā ārsts ar speciālu endoskopiju aparatūru izmeklē resno zarnu no iekšpuses. Pirms kolonoskopijas ārsts jūs informēs, kā sagatavoties procedūrai, ko jūs drīkstat vai nedrīkstat ēst un dzert un kādi medikamenti jālieto. Dienu pirms kolonoskopijas parasti jālieto tikai dzeramais ūdens un speciāli medikamenti. Svarīgi, jo tīrāka būs zarna, jo kvalitatīvāka būs diagnostika kolonoskopijas laikā. Labai zarnas sagatavošanai ir milzīga nozīme. Procedūra notiek ātrāk, efektīvāk, drošāk un komfortablāk pacientam. Pirms procedūras medicīnas personāls lūgs jūs aizpildīt informētas piekrišanas formu. Šajā dokumentā izklāstīt informāciju par procedūru, tās riskiem un jūsu pienākumi pēc procedūras. Pirms procedūras medicīnas personāls atbildēs uz visiem jūsu jautājumiem. Lai kolonoskopiju veiktu maksimāli kvalitatīvi un pacientam komfortabli, gastro izmanto speciālu īslaicīgu narkozi. Caur vēnu jums tiek ievadīti medikamenti, kas izraisa dziļu miegu. Procedūras laikā pacienti guļ un neko nejūt. Pēc pamošanās no narkozes reizēm var būt neliels diskomforts vai gāzes vēderā, kas parasti ātri izzūd. Lielākajai daļai pacientu pēc kolonoskopijas nav nekādu nepatīkamu sajūtu. Protams, man tas vecums ir diezgan jau ir. Un cilvēki man iedrošināja, bet es nebiju īsti pārliecināta, kā tas ir, bet es atnācu un ārsts man iedrošināja, un es arī tagad varu cilvēkus iedrošināt, lai nāk šeit. Kolonoskopiju veids īpaši aprīkotā telpā, kur atrodas kolonoskopiju aparatūra un speciāls ekrāns. Tajā ārsti var redzēt resnās zarnas attēlus no iekšpuses. Kolonoskops ir gara lokana caurule ar video kameru un gaismas avotu galā. Tam ir speciāls instrumentu kanāls, pa kuru var izvadīt dažādus instrumentus. Kolonoskopam ir speciāla vadības pults, ar kuru var veikt dažādas manipulācijas. Kolonoskopijas laikā mēs veicam taisnās zarnas, sigmoīdas zarnas, lejupējošās zarnas, lokzarnas, augšupējošās zarnas un aklās zarnas apskati, tādējādi veicot pilnīgu resnās zarnas izmeklēšanu. Kolonoskopija ir sarežģīta procedūra, un, lai to veiktu, ārstam nepieciešama īpaša kvalifikācija. Šī procedūra parasti ilgst mazāk par stundu. Pateicoties ārstu pieredzei un tehnoloģiju attīstībai, sarežģījumi ir reti. Iespējamās komplikācijas ir asiņošana, zarnas sienas plīsums vai neparedzama reakcija uz medikamentiem. Kolonoskopijas laikā var tikt veiktas dažādas ārstnieciskas un diagnostiskas manipulācijas, piemēram, biopsiju, zarnas gļotādas gabaliņu paņemšana, polipu noņemšana un citas. Biopsiju materiāls tiek sūtīts uz laboratoriju ārstam patologam, kurš ar mikroskopu to izmeklē. Procedūra, kad izdara, tas ļoti viegli, ir ļoti pilnīgi. Ielaiž vēnā drusku kaut kāda zāles, un es nezinu nekā, vai man ko darīja vai nē. Es pamostos, es saku, kāpēc man neko nedarīja. Nē, māsiņa, visi jau ir galā, viss. Aptuveni pusstundu pēc procedūras medicīnas personāls jūs uzraudzīs. Pie ierastā ēšanas režīma jūs drīkstēsiet atgriezties uzreiz pēc kolonoskopijas. Pēc procedūras jūs saņemsiet rakstisku ārsta slēdzienu. Pāris dienu laikā pēc kolonoskopijas ar jums sazināsies medicīnas personāls, lai uzzinātu, kā jūtaties. Kolonoskopijas dienā nodrošinieties ar pavadoni. Viņa palīdzība jums var būt noderīga, lai nokļūtu mājās, jo 12 stundas pēc procedūras nedrīkstēsiet vadīt automašīnu un citus braukšanas līdzekļus. Kolonoskopija ir droša, efektīva un labi panesama procedūra. Saulaicīgi veikt kolonoskopiju atsevišķos gadījumos var glābt jūsu dzīvību.